Čau! Tā parasti no rītiem pastaigājos kaut kā šodien arī vakarā gribās apdomāties kaut kādi jaunas. Pastaigājot kaut kā cilvēks laikam domā ar ķermeni. Krievim tāds teiciens – думать телом, говорить делом. Tā kā domāt ar ķermeni, runāt ar darbiem. Vārdi ir lieki, bet tas tad, ka ir kaut kā ģimene, ar ko parunāties, cilvēks visu laiku ir, viņš tā kā viss sapņus izstāst kādam tuviniekam, viņš izstāst tādas, kā gājas darbā. Mums tā vienmēr ģimenē bija pieņemts, ka tur bija izšķīrusies māte un krustmāte un vecmāte palika viena un māsica un māsa. Mums tā visu laiku bija riņķī daudz sievietes, un tad visi kopā dalījās, kuru kādai problēma, un arī draudzenes, tur mātei draudzene Ēlerte, un tur visādas draudzenes vienmēr bija pilna māja, un visi sūdzējās, kā vīrieši pametuši vai kādas problēmas, un vienu otru tā stiprināja. Un tā saruna izstāstot otram palīdz kaut ko atrisināt. Tāpēc es kā runājos ar kameru, man tāda personības dalīšanās, ka es parunājos ar šito te telefonu un ar tādu Facebook savu avatāru dubultnieku. Šodien, tagad man ir tādas pārdomas, ko es gribu nokļūt skaidrībā, ka izejas punkts man bija tāds, ka man ļoti pārsteidz, ka, piemēram, tad, kad Kolumba kuģi atbrauc uz Ziemeļameriku, tie Amerikas iedzimtie neredzēja ne tos kuģus, ne tos cilvēkus. Viņi tā kā kuģis piestāja krastā. Un viņi tur krastā arī staigā gar jūras malu. Redz, it kā to kuģi ar acīm skatās, bet neredz. Un arī 20. gadsimtā, tad, kad tās aborigēnu ciltis redzēja it kā, ka lidmašīnas nolaižās kaut kur safari, Āfrikā, viņi neredz to. It kā ir, jā, viņa acis skatās, neredz. Man arī dzīvē bija tādi gadījumi. Es, piemēram, tēvam gribēju iztaisīt pārsteigumu. Viņš kaut kā brauc no Dienvidslāvijas vai no Bulgārijas kaut kur caur Kijevu vai caur Maskavu. Caur Maskavu tas bija. Un es domāju, es aizbraukšu pretī uz Maskavu un tur lidostā sagaidīšu un viss. Un es tagad aizbraucu to lidostu, bet viņš nezina. Viņš domā, ka es esmu Rīgā, un viņam tur ātri jāpārsēžās no Maskavā, no ārzemju lidostas uz Rīgas vilcienu vai lidostu, un tad viņš brauks tālāk. Bet es viņam nāku pretī, smaidīdams, un viņš man neredz. Kaut kas te arī pārtraucās tiešraides, kaut kā var regulēt kāds. Un tagad es tātad aizbraucu satikt tēvu uz Maskavu un nāku viņam pretī, bet viņš nevar iedomāties, ka es varētu būt Maskavā. Un cilvēks man neredz, nāk pretī. Un man tas tik ļoti pārsteidz, ka es aizgāju garām, un cilvēks skatās man acīs, tuvinieks, un nepazīst. Un tad es pēc tam iekāpu vilcienā metro, un tā kā viens vagons ar otru ejiet kopā un stāv pretī, un mēs braucam tur 15 minūtes 20, skatāmies viens uz otru. Un es domāju, ja es pieiet klāt un tā kratīt un teikt, halau, es esmu Daks, es tagad atbraucu te un gribēju tev satikt, es saprotu, ka es varētu tā kā, cilvēku pievērst sev uzmanību, bet man palika neērti, es domāju, kā es tagad jau tik ilgi paliku tā neredzams, un tagad es tā kā
nošokēšu, vai cilvēkam būs kaut kāds šoks. Un es tā arī aizbraucu mājās uz Rīgu, un tā arī neizstāstīju pat tēvam, ka es viņu biju aizbraucis satikt un skatījos acīs, un viņš man vienkārši nepazīst, jo prātā tev ir tāds kā klemmes virsū, ka tas nevar būt. Un tāpēc es domāju arī salīdzinot ar tiem iezemiešiem, kuriem būtu atlido lidmašīna nolaižās vai kuģis, un viņi neredz to, acis skatās, viņš pieiet klāt un neredz. Nu tā ir ierīkots mūsu prāts. Un tā arī darbojas tie iluzionisti, kas taisa trikus, ka viņi arī izmanto to, ka mūsu redzes loks, tā redze mums ir tā uzbūvēta, kā psihiatrijā, psiholoģijā, ka tas redzes nervs pārveidotos ārpus magnētiskos viļņus, gaismas viļņus, visu krāsu, tās spektrus pārveido no tajiem fiziskiem, viņš caur ķīmisku reakciju, tas redzes nervs no acīm aiziet uz galvas aizmuguri, kur ir tie attēli. Un ja cilvēkam nav tā kā veidols, jau smadzenēs izveidots. Viņš nespēja redzēt to, ko acis rāda, kas viņam apkārt notiek. Nu, un acis patērē tur vairāk kā pusi no enerģijas, nevis kājas, vēders, rokas, viss, ko mēs strādājam, daram, tas patērē ļoti maz. Tieši šī cilvēka eksistence, tas pamats, ka vienreiz labāk redzēt nekā 100 reiz dzirdēt un tā tālāk, tas ir mūsu eksistence. Un es atkal mēģinu aizklauvēties līdz dažiem apkārtējiem, kas kādreiz, ar ko man ir bijis gods runāties, tikties. Es mēģinu līdz viņiem aizklauvēties, ka ir jātiecās pēc zināšanām. Un zināšanas jūs atbrīvos, mūs atbrīvos, man atbrīvos, tev, draugs. Man, piemēram, prasīja gadiem ilgas studijas, līdz es sapratu, kā darbojās, piemēram, naudas sistēma. To skolā nemāc, augstskolā nemāc. Ka nauda ir arī, privāta, visas pasaules nauda. Viņa nav tā kā valsts emitēvis. Tas ir tāpat kā kazino fiškas, ka kazino saimniekam piedara viss tas galds spēļu, viņš diktē noteikums un viņš visiem izdala to spēļu naudu. Tieši tāpat Rothschildu vai šie FRS dolāru īpašnieki, viņi aizdod valstīm, aizdod privātpersonām, bankām, firmām to naudu un arī diktē spēles noteikumus un arī vērtības sistēmu pasaulē. Par ko viņi visvairāk maksā, par kaut kādiem pakalpojumiem, kuri viņiem vajadzīgi. Un kamēr cilvēks to neizpētīja, viņš neredz, kā tas darbojās, kādas ir šīs tehnoloģijas, kā pārvaldīt politiķus, valsts caur kredītiem un visu. Un tas ir viegli izlabojams, ja to ļautu cilvēkiem par to runāt, diskutēt. Ja būtu kaut kāda raidījuma, būtu skolā tādas monetārās apmācības un viss, bet tieši šī tēma ir tabū. Drīkst kritizēt politiķus, drīkst Puķinu lamāt vai Kariņu, bet par šīm lietām tas ir tā kā aizliegtais temats. Un es tā sapratu, ka man nav iespējams par to nevienu runāt, jo cilvēki to neredz, cik tas ir vienkārši, kā tas darbojās. Un tāpēc viņiem nav pat tāda galvā nekāda veidola, un lai tā arī paliek, lai valda tie cilvēki un jāpriecājās par viņu spēku, un man nav jēgas par to vispār runāt, jo tas paliek neredzams cilvēkiem.